nemaldoties pārzem internetu enciklopēdiju dzīlēm, atbild uz jautājumu, kas ir Android, atradām mūsu pat drauga blogera Krisdabza veidotajā un uzturētajā blogā Androids LV, kas, kā jau liecina nosaukums, protams veltīts šai mobilo ierīču operētāju sistēmai. Android platformas stāsts aizsākās 2005. gada vasarā, kad superslavenā Google nolēma nopietni pievērsties savu pakalpojumu izvēršanai arī mobilajos telefonos. Laikam ritot, Google iegādājās nelielu telefonu programmatūras uzņēmumu, noslēdz vienošanos ar 47 mobilo tehnoloģiju kompānijām un tad kopīgiem spēkiem izveidoja uz Linux kodola balstītu mobilo ierīču platformu, kuru šodien tad arī pazīstam zem nosaukuma Android, un kuru simbols ir šāds zaļš robotiņš. Tātad tā ir operētā sistēma, kas ir pēdējo gadu laikā dažu iemantojusi ļoti milzīgu popularitāti pasaulē. Tā ir ļoti jaudīga. Tas ir tādā ziņā, ka piedāvā daudz iespēju, kas ir vajadzīgi cilvēkiem. Viens no Android arī plusiem faktiski ir tas, ka ir iespēja izvēlēties. Ir vismaz 5 ierīču ražotāji, tur Samsung, HTC, vēl tur firmas, kas ražo tos telefonus ar Android operētā sistēmu. Konkrēti modeļi dažādās cenu kategorijās, tādējādi, kad, ja tu gribi Android, tu vari izvēlēties starp, 50 jau varbūt 70 ierīcēm. Nepilnu 2 gadu laikā uz Android bāzes balstīto mobilo telefonu skaits tiešām varena paaudzies un pārsniedz jau pat 100, un pati operētāja sistēma jau piedzīvojusi 4 versijas. Taču ar šo zaļo robotiņu sirdī dzīvo ne tikai mobilie telefoni, bet jau arī e-grāmatas, planšetdatori un pat mājas televizors. Ja mēs runājam par pašu Androidu, tad Android šobrīd ir nonācis jau tādā līmenī, kas arī šim telefonam ir tikai 2.1 versija, 2.2 gaidām septembrī, es ceru, kad viņa jau patiesībā, viņa var nosaukt par konkrētu iPhone-am, un ja mēs runājam vispār šobrīd, kas pasaulē notiek, tad šobrīd Android telefoni ir vispārdotākie telefoni gan Amerikā, gan šobrīd jau Zviedrijā. Tad tā kā es domāju, ka iPhone-am ir laiks sākt satraukties. Jo uz ko iziet Androids iziet uz to, kad ir ļoti lielas iespējas ir lietotājiem pielāgot šo darba virsmu, šo telefonu tādā izskatā, tādā veidā, kā viņam tas ir ērti. Lai arī uz Android platformas balstīto telefonu veidi ir dažādi, lieli, mazi, ar tastatūru vai bez, tos visus vieno vismaz 2 kopīgas iezīmes. Tiem visiem ir skārienvadības ekrāns, un tajos var uzstādīt kaudzēm visdažādāko aplikāciju. Un nākamais, ja mēs runājam par to, ka tas ir tie skārienjutīgi ekrāni, tas nozīmē, ka ir telefonam vajadzīga kaut kādas programmas, ar kurām izmantot to nenormālo jaudu. Tur gigaherca procesori, kas ir milzīgi, tam ir jaudas. Un tas ekrāns. Tad nāk tālāk Android Market, kas ir programmu krātuvē. Tāpat kā Apple iPhone gadījumā ir Apple App Store, kur ir Apple gadījumā, tur, man liekas, ir pie 200,000 aplikācijām, programmiņām, kas ir dažādas, varbūt, tur kalkulatori, tur mūzikas klausīšanās, tur Twitter klienti, tur te jebkam faktiski, ko iedomāties, ir izdomāta programma jau arī. Android gadījumā vismaz pagaidām to aplikāciju nav tik daudz kā slavenā iPhone App Store veikaliņā, taču joprojām izvēles iespēja netrūkst, un ik viens var sameklēt gan kaut ko nopietnām vajadzībām, gan arī vienkārši kaudzi ar izklaidesniekiem. Tad vēl viena nianse ir atvērtība. Android skaitās atvērtā koda risinājums, gan ar konkrētām licencēm, kas tas ir vairāk izstrādātājiem saprotams, bet faktiski tu var izstrādāt programmas priekš Androida, tu viņas var iesūtīt Android marketā un viņas arī varēs lietot cilvēki. Apple gadījumā savukārt tu vari darīt to pašu, tikai Apple izvērtē. Mums nepatīk to programmu, mēs viņu neiekļausim un netiks iekšā, ir mūris. Izklausās pietiekoši daudzsološi, vai ne? Taču ko par to saka mūsu eksperti? Kristaps un Inns, 2 puiši, kur rokās kādu brīdi pabija Samsung Galaxy S. Šo telefonu es apskatīju burtiski pirms nedēļas 2 arī. Un piekritīšu tev, ka tas šobrīd, video tapšanas brīdī, ir viens no flagmaņiem. Tas ir viens no jaudīgākajiem un veiksmīgākajiem Android tālruņiem šobrīd nopērkamajiem. Es nesaku pats, jo tiešām tur pašā tajā top galā ir milzīga konkurence starp HTC to pašu un Samsung arī. Pirmā un pati galvenā pozitīvā nianse, noskaitot Androidu, protams, tam telefonam ir ekrāns.
Es daudz telefonus esmu testējis savā mūžā samērā, ja? Un es neesmu redzējis ne uz vienu pat no tiem dārgā gala telefoniem tik kvalitatīvu košu ekrānu. Tas ir tas super AMOLED tehnoloģija. Tad viņš ļoti veiksmīgs ir tam telefonam. Viņš ir milzīgs, tas ekrāns, 4 colas, tas ir iPhone'am ir 3,5, laikam 3,7. Tas ir. Šis ir viens no tādiem telefoniem šobrīd, kas ir tirgū pieejams. Būtībā, es pat gribētu teikt, ka Latvijas tirgū pieejams ar to, ka viņš ir pēc saviem parametriem varētu būt pat unikāls. Ja? Jo Latvijā telefons ar šāda tipa ekrānu, ar šāda tipa izšķirtspēju šobrīd nav pieejams. Jo iPhone 4 vēl ir tikai ceļā līdz mūsu valstīm. Androids darbojas fiksi, jo tur ir arī gigaherca procesors. Tiešām dzelžu ziņā viņš ir ļoti, ļoti, ļoti labs telefons. Par pašu Androidu runājot, ir tāda interesanta nianse, ka Androids nav tāds viens klucis, ja, un kas ir visur vienāds, visos ierīcēs. Ja. Katrs ražotājs var izstrādāt lietotāju saskarni. Tas ir to daļu, ko redz lietotājs, kaut kādām programmiņām apaudzēt un savējām. Ja, un tādējādi, kad HTC telefoni izskatīsies šādi, Samsung telefoni izskatīsies savādāk. Samsung to ir ļoti labi izmantojuši. Viņi ir Android operētāja sistēma, to kodolu apaudzējuši ar to viņējo TouchWiz sistēmu, kas viņiem arī uz citiem telefoniem ir. Tādējādi, ja tu esi lietojis Samsung pirms tam, teiksim, iepriekšējo to Bada OS modeli, tad nopērkot Galaxy S, viņš izskatīsies diezgan līdzīgi. Tas ir tās pluss Galaxy S gadījumā. Protams, ka pilnīgam iesācējam, kurš nekad nav lietojis mobilo telefonu ar skārienjutīgu ekrānu, šāds sakarrīgs ar tik plašām ekrānu bakstīšanas iespējām varētu sākotnēji sagādāt manāmu apjukumu. Taču Android operētāja sistēma savā būtībā ir gana intuitīva, un to var mierīgi apgūt pakāpeniski, iesākumā bez satraukuma aprobežojoties ar pašu galveno telefonu funkciju lietošanu. Bet, kad sakarrīgs apgūts, varam ļauties milzīgajai iespēju lavīnai. Nākotnes parka redakcijai ļoti patika gan Samsung Galaxy S, gan arī visu citu Android sakarrīgu patiesi ērtā sasaiste ar Google instrumentiem. Tā kā Android izstrāde bez Google pirksta nebūtu notikusi, tad piekļuva Gmail e-pastam, Google kalendāram un Google Maps kartēm ir fantastiski ērta un vienkārša. Man patika gan kamera, man patika filmu skatīties uz viņu. Es arī daudz filmas paskatījos, man sanāca uz viņu arī komandējumos braukājot. Man patika tas, kad es filmu vienkārši no interneta ielieku viņu telefonā un man viņa strādā. Tomēr, kā jau zināms, nekas šai pasaulē nav ideāls. Tāpēc arī šim Galaxy S mobilajam telefonam ir arī kādi trūkumi. Tie gan vairāk saistīti ar telefonu dizainu. Personīgi man nepatika korpuss. Proti, Galaxy S, priekšpusē tas ir tas ekrāns, kas aizņem visu, un tur tā aizmugure viņam ir tāda plastmasīgi, tāda melna plasmasa, ir arī baltie modeļi, manuprāt, bet melna plasmasa, kur redz nospeķotos pirkstnospiedumus, un viņa sajūtu ziņā, viņa nav ar gumiju pārklāta, kā HTC Desire gadījumā, kas uzreiz turās labāk rokā. Un Galaxy S viņam arī tās aizbloķēšanas taustiņš ir labajā pusē. Ja skatās viņu no augšas, un tad tu turot rokā, aizbloķējot, tas ir tik slidens telefons, ka viņš var izšļukt ārā no rokas, ņemot vērā izmērus. Tā, ka korpus man tiešām nepatika. Nevis vienkārši tā, bet nepatika. Jo tur varēja metālisku elementu kaut kādu piešķilt vai gumijotu kādu pamatni, kas ērtāk rokā ir. Protams, metāla korpus šādam telefonam tiešām būtu bijis patīkamāks, taču tad atkal šis izmērā visai ievērojamais sakarrīgs nebūtu tik patīkami viegls. Bet tās jau ir dizaina nianses, kas tiešā veidā ar mūsu stāsta galveno varoni Android operētāja sistēmu patiesībā nekonfliktē. Lūk, tas īsumā būtu viss par šo Samsung Galaxy S mobilo sakaru rīku. Ja jums interesē arī citu Android telefonu apraksti un vēlaties iegūt jau smalkāku informāciju par dažādām Android iespējām un niansēm, tad mēs jums iesakām droši doties uz pašmāju interneta vietni Androids LV.